Mani sauc Indra, esmu 2 brīnišķīgu puiku mama. Pirms 3 gadiem pārcēlos no Latvijas uz dzīvi Dānijā, krasi mainot savu dzīvi. Joprojām darbojos Itāļu kompānijā Čogan, un lai manā ikdienā būtu jaunas idejas, enerģija un smeltos iedvesmu, man arī ir vajadzīgi cilvēki, kas mani iedvesmo, līderi, kas mani iedvesmo. Un šis cilvēks lauž pilnībā visus stereotipus par to, ka tīkla mārketingā var darboties tikai dāmas. Čau! Mans vārds ir Emīls, bet visticamāk, ka tu esi dzirdējis tādu vārdu salikumu kā DJ Emīl Deo. Jā, jo šis ir visbiežāk izmantotākais pseidonīms manā ikdienā pēdējo 17 gadu laikā. Un tomēr, pusotru gadu atpakaļ es iepazinu tīkla mārketinga biznesa moduli. Izbaudot plašo pasaules pieredzi, es varu apgalvot to, ka vīriešu klātesamība šāda biznesa tipa modulī kļūst arvien populārāka. Šis cilvēks iedvesmo ar kādu vieglumu, enerģiju un pozitīvismu, viņš stāsta par produktiem. Pats galvenais, ka nesamāksloti dabiski parāda, ka šajā biznesā var būt jebkurš cilvēks. Ar šo visu es vēlējos teikt, ka nav jau nozīmes tam, ko jūs darāt, vai tas ir paredzēts vai nav paredzēts vīriešiem vai sievietēm. Galvenais, ka jūs no tā gūstat labumu sev, ienākumus, sevis attīstību un ideālajā variantā, ja jūs spējat arī iedvesmot citus. Novēlu katram atrast cilvēku, kas iedvesmo un piepildam sapņu.